sāksim, jā. Nu tā, mēs šeit sapulcējušies esam, lai atzīmētu biedrībai 10 gadus. Jā? 10 gadus. Un tāpēc tie galdi ir klāti, bet, lai tie galdi būtu uzklāti, man ir īpaši jāpateicas 3 īpašiem cilvēkiem, jā, kurus es tūlīt arī nosaucu, jā, tā. Vispirms Maijai es pateikšos, jā, jo viņa izturēja to, kad es bieži nebiju mājās, jā, visu jāsaka. Pēc tam, lai visu to sakārāt, vajadzēja daudz rakstīt un daudz skraidīt. Nākošā man ir Ilzīte. Tad vēl trešais man cilvēks ir īpašais Andija. Jūs pateikties, bet jūs man Tā. Bet īpašajiem bija vēl strādnieki, jā? Un tātad strādniekus arī es sveiku. Tā. Sāksim mēs. Olga. Tad ir Irde. Aizmirst. Un nākošā ir Irde. Un tāda man vēl viena lieta ir. Sakarā ar to, ka jau vienam 10 gadu biedrībai, jā, bet viņai es strādāju tikai 5 gadus. Tātad viņu dibināja citi cilvēki, jā, un tātad sveiksim to, kurš bija pie tās vietas, kā biedrību nodibināt, jā. Tas ir Nu tā, es visu to, ko vēlējos, praktiski arī pateicu. Tagad es došu vārdu Almanai, kā dibinātājai, jā? Sveicināti visi. Dāmas un kungi, kuri redzēti, kuri neredzēti, kuri mani pazina, kuri mani vairs nepazīst, tāpēc, ka jaunie iestājušies ir invalīdu biedrība kā tāda jau no 93. gada. Bet tā nebija mūsu Viļānu invalīdu biedrība, bet viņa bija zem Latvijas invalīdu biedrības. Es drusku to vēsturi pastāstīju. Ir Zakarovs Karina tāds. Viņš vadīja to mūsu invalīdu biedrību zem Latvijas invalīdu biedrības no 1993. gada līdz 2000. gadam. 2000. gadā viņš aizgāja pensijā un mani ievēlēja par priekšsēdētāju, bet vēl nebija reģistrējušies. 2001. gadā mēs noreģistrējamies Latvijas reģistrā. Un no tā laika 10 gadu es strādāju, kamēr Jānis pārņēma no manis to visu. Jānis jau 5 gadi strādāja, es 10 gadi strādāju arī. Nu, ko mēs savā darbā esam izdarījuši, tie invalīdi, kuri ir bijuši, es katru gadu atskaitījos, ko mēs esam darījuši. Katru gadu bilances stādījām uz Rīgu, vajadzēja atskaites dot. Kuri invalīdi jauni, tie varbūt nezina, ko mēs esam darījuši. Vienkārši ar to mazumiņu, ko mēs saņēmām, tikai biedra naudu, ar to mazumiņu mēs iztikām, jo tādā laikā nebija vēl lielās Eiropas naudas, nebija arī tādu projektu. Pirmkārt, otrkārt nebija, kas izstrādā projektus, jo mums tādas naudiņas nebija, kas varētu izstrādāt uz naudiņas projektus. Un tāpēc mēs ar to pašu mazumiņu strādājām. Un strādājām cītīgi, strādājām apzinīgi. Mūsu valdes locekļi bija sākumā 5, vēlāk 4. Pateicoties valdes locekļiem, mēs visu darījām. Darījām ekskursijas, taisījām, katru gadu braucām ekskursijās.
Pa visu Latgali esam izbraukājuši, izņemot to galu, kur Ludza Balvi, Gulbene un Alūksne. To galu mēs neesam pārbraukuši. Izbraukājām visu vidzemi. Bijām Madonā, Gaiziņkalnā, Cēsīs, Siguldā. Bijām Lungājas pilī, bijām Zooloģiskā dārzā Rīgā, bijām Jūrmalā. Vispār katru gadu braucam ekskursijās. Ja invalīdi mūsu nesalasījās autobusu, tad mēs paņēmām pensionārus. Ja pensionāri brauca, mūs paņēma, ja viņiem bija vietiņas. Mēs ļoti labi sadarbojamies ar pensionāru federāciju, kuras vadītāja bija Susekļa Ausma. Viņa ļoti jauka sieviete, un mēs ļoti labi sadarbojamies. Ne tā, kā tagad es redzu, ka visi degunus saceļ gaisā. Pensionāru federācija mums neatzīst invalīdus par cilvēkiem, jo visi jau invalīdi arī ir pensionāri, bet viņi ne, jūs ne. Federācija nav vainīga, te ir vietējie vainīgi. Nu, varbūt vietējie, vispār vietējā tā pensionāru vadītāja, es gribēju teikt. Ļoti ir... Federācija... Nevar, es domāju, ka Jānim arī grūti ar viņam sadarboties, jo nav tā, ka viņi paņemtu mūsu. Tāpat uz koncertiem braucām, uz labdarības akcijas taisījām, braucām uz pansionātiem, ar rudens ziediem braucam, jo rudens ziedos dziedāja arī mūsu invalīdi. Mūsu invalīdi piedalījās pašdarbības kolektīvos, dejošanā, dziedāšanā. Tāpat arī rīkojām izstādes. Jo mūsu biedri arī bija ļoti tādi aktīvi rokdarbnieki, piemēram, Leidlande Zineida, lai viņai debesu valstība. Viņa uz adīšanu bija ļoti. Viņa pat mācīja adīt invalīdus un arī citus, kas gribēja. Ļoti smuki adīja un viņa arī izstādīja savus darbus, izstādīja tāpat Šmukstetoņa, visādus darbus izstādīja, piemēram, apleznošana viņai bija, floristika viņai bija un stikla apleznošana viņai pie gleznošanas ļoti jauki viņi piedalījās. Ļoti daudzi mēs tur, cik mēs varējām ar to mazumiņu, tik mēs darījām. Humāno palīdzību darījām. Humāno palīdzību darījām visu cauru gadu. Mums bija istabiņa, un taņa istabiņā humānā bija, un kas nāca, tas tur varēja rakņāties, cik gribēja. Humāno mēs dabūjām Svētā Jāņa palīdzību, mums deva Sija Humana, tad Sija Degas, Preidu un Rīgas, un arī šitā vēl viena invalīdu Cernikovas invalīdu biedrība. Visur, kur varēja, tur mēs meklējām. Tas, protams, viegli nebija, bet, kā varēja, tā varēja. Tāpat arī mums iedeva Sija Rosme, Rita. Tur viņi deva jaunas preces, bet jau ar mode izgājusi no modes. Dzintars, Stendera ziepu fabrika deva mums Rīgas, Sija Humana, Rīgas farmaceitiskā fabrika, Silvalo, Skolenfarm un Grindex. Tie deva mums arī smērītes, ko varēja iedot no medicinas. Bet jau ar 2008. gadu Grindex un šitie visi un Olenfarm pateica, ka invalīdiem aizliedza viņiem dot medikamentus. Tā, ka tagad Jānim jau nevarēs laikam dabūt neko vairs no medikamentiem. Ko vēl es varētu, tad tā, to palīdzību ar tām visām. Uz lekcijām, arī uz lekcijām mēs braukājām, ja kur bija kādas lekcijas. Mēs paši taisījām lekcijas un kursus, taisījām lekcijas par medicīnu, pieaicinājām un kursus tāpat, kas kur gribēja uz kādiem kursiem. Lekcijas par apgaismošanu, par biotronu, arī bija pastāstīja mums, ko nozīmē tad biotrons, ko tagad jau invalīdu biedrība pieliek lietā. Apmācības kursi arī es noteikti jau, un tad, ko vēl es tik gribēju pateikt. Sadarbība mums bija ļoti laba arī ar domi.
Somē mums vienmēr iedalīja transportu, paldies domas priekšsēdētājiem, toreiz Juris Turčs bija vairākumā, pilsētas padome, un tāpat deva palīdzību mums arī apseklošanas stacija, mākslīgās apseklošanas stacija. Paldies viņiem visiem. Un rudenī braucām Dzērvenēs ar invalīdiem. Tur galvenokārt Uzino nelielu mums iedeva kultūras nams, paldies Bundzāna kungam. Tāpat arī dome deva, ja gadījumā vairāk cilvēku salasījās Dzērvenēs. Tagad es nezinu, kā tur ir ar tiem transportiem, laikam es tā kalpošu vien, agrāk bija drusku vieglāk ar tiem transportiem. Tā mēs strādājām, cik varējām, cik darījām ar to pašu mazumiņu. Pēc ekskursijām mēs taisījām piknikus, pīrāgus pirkām, kvasu pirkām par to naudu, kas mums bija ieziedota drusciņi. Tā kā bijām bezpēļņas organizācija, nekādu līdzekļu mums citu nebija. Paldies tikai ziedotājiem un biedru naudiņa. Bet tā kā pēc tā laika prasībām viss tika godam izpildīts apzinīgi, pateicoties darbīgiem valdes locekļiem, varu pat nosaukt Reitunda Zineida, kura jau aizgājusi mūžībā Nostetoņa, Sienmais Monika, tad tiekā biedru naudu vāca mums Salovita Galavņova Svietavika, visi strādāja apzinīgi, un ko vēl var pateikt par tīru velti. Neviens nevienam nemaksāja neko, jo nebija no kā maksāt. Par valstu vēl strādājām. Tā mūsu darbība bija. Invalīdi, kuri jau vecinvalīdi, tie zina, jo katru gadu es atskaitījos, kuri jauni un tā drusku kā daudzos. Paldies par uzmanību. Gribam sveikt, bijām invalīdu biedrības dzimšanas dienā. Aldona jau pastāstīja, cik milzīgs darbs ir ieguldīts. Liels paldies jums par šo darbu un gribu novēlēt turpmāk labu veselību, optimismu, veiksmi un daudz jauku brīžu. Lai ir ko mīlēt un ir kas mīl, lai ir ko gaidīt un ir kas gaida, lai ir ko darīt un ir kas novērtē, lai jūs sargā no debesīm un saprot uz zemes. Un tagad būs vārds Ilza. Labvakar! Prieks man jūs visus redzēt tik uplā skaitā. Cik labi biedrības cilvēki turas kopā un atbalsta viens otru. Cik vērtīgi, ka visai sabiedrībai ir iespēja palīdzēt, atbalstīt, just līdzi un būt kopā. Paldies, ka ļaujat atraisīties cilvēcībai citos, paši uzturat savu dzīves prieku un dodat piemēru visiem, novērtēt katru dienu, katru iespēju un pateicīgiem par katru dzīves dienu, par katru draudzīgi pastiepto roku, katru siltu sarunu, cik labi, ka biedrības cilvēki turas kopā un atbalsta viens otru, cik vērtīgi, ka visai sabiedrībai ir iespēja palīdzēt, atbalstīt, just līdzi, būt kopā. Paldies, ka ļaujot atraisīties cilvēcībai citos, paši uzturat savu dzīves prieku un dodat piemēru visiem, novērtēt katru dienu, katru iespēju, būt pateicīgiem par katru dzīves dienu, par katru draudzīgi pastiepto roku un katru siltu sarunu. Jūs esat mums ļoti vajadzīgi. Es ņemu debes gabaliņu zilu un pielieku tam stiepūsteni klāt.
vēl pulpoles un smaržu pilno silu. To visu vēlos tevis dāvināt. Šajā apsveikumā sūtu bērzu prieku, ko apzeltījis plaukstošs lazdas zars, un vēl 100 000 dzimtās puses nieku, kas tavai sirdī prieku dāvāt var. Un tagad mūs iepriecinās ar savām dziesmām Pūzula puiši. Lūdzu. Jā, neuzmanīgi, vēl te pāris vārdi. Un sirsnīgi, jo sirsnīgi jāpateicās mūsu priekšsēdētājam, kurš veltīja savu visu brīvo laiku. Visu vienmēr viņš brauca, visu gādāja par mums, un nekad nebija ne skops, ne atteica. Tādu priekšsēdētāju ir gods un slava. Tāpat arī gods un slava, liels prieks par viņa strādniekiem, kas viņam bija ievēlēti un kopā tur strādāja. Lai Dievs viņus sargā un glabā, lai dzīvo, novēlu ilgu mūžu jums kā priekšsēdētājiem un pārējiem arī strādniekiem. Mēs drīkstam runāt tagad. Labdīna, Jānis. Ir tam ļoti pagūdenoti, ka varam uzlasot ne tikai tekstulēs, arī bišķi solot teikam uzaicinoti. Un ceram, tā kā dzīsmi arī iksu, jautroku pateikumu darīt. Es mīpaši skaidrs vēlamies kopā pie savam uzdīglāt, bet sopā mēs uzdīglosim skaidrs, kā mēs dzīzdām savā folkloru kopā. Mums vairāk jau pa mēķinām savam uzdīglāt. Nu, varbūt kurši kādam domā vēl, bet to mēķinām. No Viļānu puses. Pelieši vai kāds, cīņas bija kādreiz asūt vairāk kā 100 gadu vecā. Nu, lai napazirud viesturiskos vietēkļus, mēģinosim arī tādu dzīšanu. Poltovis to vanadzeņu, vanadzeņu, kam tik augstu lidinoji, lidinoji. Voi lonalko vanadzeņu, 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 kaidu ziņu man atnes
atzīmēsim, jā. Nu tā, mēs šeit sapulcējušies esam, lai atzīmētu biedrībai 10 gadus. Jā, 10 gadus. Un tāpēc tie galdi ir klāti, bet lai tie galdi būtu uzklāti, man ir īpaši jāpateicas 3 īpašiem cilvēkiem, jā, kurus es tūlīt arī nosaucu, jā. Tā. Vispirms Maijai es pateikšos, jā, jo viņa izturēja to, kad es bieži nebiju mājās, jā. Visu jāsaka. Pēc tam, lai visu to sakārāt, vajadzēja daudz rakstīt un daudz skraidīt. Nākošā man ir Ilzīte. Tad vēl 3. man cilvēks ir īpašais Andija. Jūs pateikties, bet jūs var nūkust. Tā. Bet īpašajiem bija vēl strādnieki, jā. Un tātad strādniekus arī es sveiku. Tā. Sāksim mēs. Olga. Tad ir aizmirst. Un nākošā ir un tāda man vēl viena lieta ir. Sakarā ar to, ka jau vienam 10 gadu biedrībai, jā, bet viņai es strādāju tikai 5 gadus. Tātad viņu dibināja citi cilvēki, jā, un tātad sveiksim to, kurš bija pie tās vietas, kā biedrību nodibināt, jā. Tas ir labi. Nu tā, es... Kolēģi, gribam sveikt. Bijām invalīdu biedrības dzimšanas dienā. Aldona jau pastāstīja, cik milzīgs darbs ir ieguldījums. Liels paldies jums par šo darbu un gribu novēlēt turpmāk labu veselību, optimismu, veiksmi un daudz jauku brīžu. Lai ir ko mīlēt un ir kas mīl, lai ir ko gaidīt un ir kas gaida, lai ir ko darīt un ir kas novērtēt, lai jūs sargā no debesīm un saprot uz zemes. Nu, un tagad būs vārds Ilzītei. Labvakar! Prieks man jūs visus redzēt tik uplā skaitā. Cik labi biedrības cilvēki turas kopā un atbalsta viens otru. Cik vērtīgi, ka visai sabiedrībai ir iespēja palīdzēt, atbalstīt, just līdzi un būt kopā. Paldies, ka ļaujat atraisīties cilvēcībai citos, paši uzturat savu dzīves prieku un dodat piemēru visiem novērtēt katru dienu, katru iespēju un pateicīgiem par katru dzīves dienu, par katru draudzīgu pastiepto roku, katru siltu sarunu, cik labi, ka biedrības cilvēki turas kopā un atbalsta viens otru.
cik vērtīgi, ka visai sabiedrībai ir iespēja palīdzēt, atbalstīt, just līdzi, būt kopā. Paldies, ka ļaujot atraisīties cilvēcībai citos, paši uzturat savu dzīves prieku un dodat piemēru visiem novērtēt katru dienu, katru iespēju, būt pateicīgiem par katru dzīves dienu, par katru draudzīgi pastiepto roku un katru siltu sarunu. Jūs esat mums ļoti vajadzīgi. Es ņemu debes gabaliņu zilu un pielieku tam stiepūsteni klāt, vēl pulpolis un smaržu pilno silu. To visu vēlos tevis dāvināt. Šajā apsveikumā sūtu bērzu prieku, ko apzeltījis plaukstošs lazdas zars, un vēl 100 000 dzimtās puses snieku, kas tavai sirdī prieku dāvāt var. Un tagad mūs iepriecinās ar savām dziesmām Pūzuma puiši. Lūdzu. Jā, neuzmanību, jau te pāris vārdi. Un sirsnīgi, jo sirsnīgi jāpateicās mums priekšā, kurš veltīja savu visu brīvo laiku. Visu vienmēr viņš brauca, visu gādāja par mums, un nekad nebija ne skolus, ne atteica. Tādu priekšētāju ir gods un slava. Tāpat arī gods un slava, liels prieks par viņa strādniekiem, kas viņam bija ievēlēti un kopā tur strādāja. Lai Dievs viņus sargā un glabā, lai dzīvo, novēlu ilgu mūžu jums kā priekšētājiem un pārējiem arī strādniekiem. Mēs drīkstam runāt tagad. Labadīna, Jānis, ir tam ļoti pagūdenoti, ka varam uzlastot ne tikai tekstolēs, arī bišķi solot teikam uzaicinoti. Un ceram, tā kā dzīsmi arī iksu, jautroku pateikumu darīt. Es mīpaši skaidrs vēlamies kopā pie savam uzdīglāt, bet sopā mēs uzdīglosim skaidrs, ka mēs dzīsdām savā folkloru kopā. Jūs vairāk jau pa mēģinām savu dzīvot. Nu, varbūt, kurš kādam mēs kaut ko vēl pēc. Jūs mēģinām. Repertuārā ir tāda ienācīs man no Viļānu puses.
Liels cilvēks, tāds bija kādreiz asūt vairāk kā 100 gadu vecā. Nu, lai napazirūt viesturiskos vietības, mēģinosim arī tādu dzīšņu. Baltavis tavu vanadzeņu, vanadzeņu, kam tik augstu lidinoji, lidinoji. Vojvonalko vanadzeņu, vanadzeņu, gaidu ziņu man atnesi, man atnes. Taidu zešu, tev atnešu, ova brūta ītficita, ītficita. Svādina reiteņai, reiteņai, īšu svātu bazneiceņu, bazneiceņu. Īšu svātu bazneiceņu, bazneiceņu, bazneiceņu. Lūkšu Dievu raudodams, raudodams. Ko es lūdzu, tas notika, tas notika, tas notika. Muna brūta man palika, man palika. Darbinieka tēvs kādreiz mīlēja jaunībā uzzīdot tādu dzīsmi nazvoju sena vai nasana, bet mēs jau tādu vecumā, kā te savu golda lūžinām dziedāt.
Citos, pa jauki un broļi, vai ko broļi. Četri voni broļi, ja četri voni broļi, četri svečo vedekle. Četri voni broļi, ja četri svečo vedekle. Joņam katra pitra mora, joņam katra pitra mora, polami manale. Joņam katra pitra mora, polami manale. Jakubam ir nada tika, Jakubam ir nada tika, bez par naudu nosapjāt. Jakubam ir nada tika, bez par naudu nosapjāt. Dodi vedra, atsavedra naktiklei. Arcimdivi gūsi slauca, ar sakumiem vītotais. Arcimdivi gūsi slauca, ar sakumiem vītotais. Četri voni broļi veja, četri voni broļi veja, četri svečo vedekle. Četri voni broļi veja, četri svečo vedekle. Hey, Yusha, Anne, Yusha,
Būs dīvāks, jā. Nu, atašies mēs. Tā šoktē nedarot, atdarot. Thank you.
Laimē,
Tad ir kāds vārtus, jūs nav Paldies. Vai, Megan. Sing
Amen.
Cik jautās tajā? Tā, nu, visi daudz cilvēku, bet visi īstenībā vecumam vēl, viņš kādu vecumam, viņš kartiski nav. Jā. Может, так плавно,
Non so come dire. Katram mēnesim ir savs raksturs.
vēstures. Izbaudām aprīli. Ar ko jums tas saistās? Ar pavasara uzvaras gājienu, ar dabas apmodu, ar lieldienām, ar sulu kūri, ar apkārtnes sakopšanu un ar tautas dienu. Nu kā, kuram to gribas pieminēt pēc bargās ziemas? Mums Viļānu invalīdu biedrībai tas sastās ar svētkiem. Šogad 18. aprīlī biedrības svin savu 10. jubileju. Sveica visus svētkos. Sudraba zelta man nav, ne pils augstajā kalnā. Tikai šīs mazās dziesmas, ko mācos no putnu un ūdeņu čelām, ko ieelpoju no svaigas sienas mažīgās dvēsmas, no smilgas ceļmalas malā, no rudzu puķes, no rīta un vakara vēsmu vieglajām mēdām, kas elpo mani un sanu. To es paņemšu sev. Sudraba zelta man nav, ne pils augstajā kalnā, tikai šīs mazās dziesmas, un tās es dziedāšu jums. Un man ļoti liels prieks, ka pie mums ir šodien ciemos atnākuši Nekšāru puiši, Kūzuls, un man gribas pateikties arī viņiem, pirms torti mēs dalām. Tas nenozīmē, ka viņiem vajadzētu tagad iet projām, jā, bet vienkārši gribētos pateikties laicīgi par šīm skaistajām dziesmām, par šo atmosfēru jauko. Lūdzu. Kapitām. Pa ziediņam. Vadītāji, nezinu, kur pazudus ir. Paldies. Paldies. Viņa varbūt tur aizgāja. Es aiziešu sameklēšu. Viņa Margaritas varbūt? Jā, varbūt paskatīšos. Tagad varat puiši uzdziedāt mums par, kamēr mēs to tortību dalām. Jā, Kā latgalīšu puikas parasti, kā jaunībā ir daudz meitiņu, tad viņi nesajauku korpus, kā Māri par Ingulu, tad viņi visas meitiņas sauc par moseņu. Tad mēs izskatītos, ka tas izskatītos par moseņu. Hey!
Jo pareizās miegnās mīsamocekļi. Надо ierostināt citus mēstus,
Mēs varam norākt uz latviešu valodā, pateicās. Nē, nu, tīsim uz sāku. Tīsim uz sāku. Nu, šiet. Latgaļu valodā, kurā domāta katram un visiem, kas aizīs stāstu, mēs aizķim luvādam, stātā veiksmi arī šitais sinot, visur bogotību un veiksmi un Dīva palīdzību. Laiks ir mūsu saimniekus pagodino. Laiks ir mūsu saimniekus pagodino. Lai bogotā, maružam jūsu sāka. Lai bogotā, maružam jūsu sāka. Izadaga, voskas veca pogolma. Izadaga saimnieki,
Viņa
jā, tālāk netiek.